Esiet sveicināti visi Cīruļu draudzes 102. Gadu svētkos. Pirmo reizi šeit biju pirms 10 gadiem Cīruļu draudzes 92. Gadu svētkos kopā ar Āgenskalna draudzes mācītāju Edgaru Māži, vairākiem amerikāņiem un arī Āgenskalna draudzes zvanu ansambli. Toreiz zvanu ansambļi sāka veidoties, un tie bija tīri tādi pieprasīti, un tā mēs šeit ieradamies. Nebiju šeit ne mācītāja Petersona laikā, ne obersta laikā, nebija tāda iespēja. Tad vairāk dzīves biedri braucām uz Uguņciem draudz, kur kalpoja mācītājs Imants Neilands. Bet pirms 10 gadiem, kad šeit jau mācītājs bija Imants Neilands, tad tikos ar seniem paziņiem, brāļiem vadoņiem. Zināja no bērnības, ka šeit ir 3 brāļi vadoņi. Un šodien pēc 10 gadiem šeit sēž viens no viņiem, Edgars no tālās Vācijas, bet toreiz viņš nebija. 2 pārējie bija šeit. Te bija brālis Emeralds, te bija brālis Teofils. Šobrīd viņi ir mūžībā. Un kā jau te tika minēts, brālis Teofils bija vēsturnieks, un te viņš harmonijas spēlēja, fotografēja, visu lika kopā, un viņš ļoti pārdzīvoja par kristīgiem žurnāliem, par viņu eksistenci, jo tai laikā jau tika likts uz kārts šo žurnālu izdošana. Bet tad viņš teica tā, viņš saka, tu vari kādus gadus arī braukt šeit, nebraukt, bet uz 100 gadi, tad gan tev jābūt ir. Un tad es gan negaidīju tos 100 gadus, bet pāris gadus vēlāk ierados šeit, kad te spēlēja Avodas Stīgs un bija Limbažu draudzes mācītājs Jānis Balodis. Vēl pāris gadus vēlāk, 96. Gadu svētki, šeit bija Golgātas draudzes kors, mācītājs Andrejs Šterns. Arī viņš jau ir mūžībā. Un tā gadi iet. Un šodien 2 gadus pēc 100 gadus ceļš pavērās atkal uz šo draudzi. Un gribas nolasīt pāris pantus no Jāņa evaņģēlija. Un Jāņa evaņģēlijā 12. nodaļā 32. pants. Un tas ir tāds pants, bet es no zemes tikšu paaugstināts un visus vilkšu pie sevis. Tie ir Jēzus vārdi, kurus parasti runā 10 dienas pirms vasaras svētkiem, debesbraukšanas dienā. Arī debesbraukšanas dienu mūsu draudzēs reti, kad vairs svin. Bet šie vārdi ir mums svarīgi, jo Dievs un arī Dieva dēls Jēzus mūs velk pie sevis, lai mēs atsaucamies. Tā ir cita lieta. Bet kā tas ir, kad mēs esam atsaukušies, tad ir tā, kad mēs esam aicināti kaut ko darboties un kalpot. Un Jāņa evaņģēlijā 12. nodaļā dažus pantus iepriekš, 26. pants. Ja kāds man grib kalpot, tad lai viņš seko man, jo kur es esmu, tur būs arī mans kalps. Un ja kāds man kalpos, to mans tēvs
cels godā. Mācītājs Aivars Čuburs sacīja, kad mana darbošanās šobrīd ap kristīgo žurnālu Kristīgā balss, kur 4 reizes gadā izdod Savienotajās valstīs, kur pārsvarā raksta par aktualitātēm Amerikā, Albas draudzēs, bet sava tiesa ir arī par mūsu baptistu draudzēm. Nu, tad es šodien jūtos kā tādā komandējumā, kad es varētu kādu vārdu dzirdēt, kādus materiālus savākt, kaut ko mēģināt uzrakstīt, lai vēlāk kaut ko varētu lasīt. Bet te mācītājs Aivars Čuburs teica vēl kādu lietu. Sveiciens no Jūrmalas un no tām vietām, kur jūs esat sabraukuši. Un viņš te skatījās uz mani, un es nezinu, brālis Robalds Teofils ir otrs, kas ir no Jūrmalas. Viņš izgāja ārā pa durvīm uz mirklīti. Nu, redziet, es jums sveicienu nevaru nodot. Iepriekš es jums sveicienu nesu no Kauguru draudzes, bet šobrīd man jāsaka ir skumja vēsts, kad Kauguros praktiski draudze vairs nav. Ir draudzes priekšnieks, Baltijas pastorālā institūta students Aivars Gaidžums un viena māsa. Un vēl 4 māsas, kuras ir draudzes loceklis, ap 90 piesaistītas pie gultas. Un draudze šā gada aprīlī dzīvokli, kurā kopš 2005. gada 4 stab dzīvoklis Raiņielā draudze pārdeva, un ļaudis vairs nav. Un šis vārds ir apsīts. Tomēr mēs evaņģēlijā lasām, nesiet evaņģēliju vēsti, kur jūs būsiet, kur jūs atrodaties. Un ja 2 gadus atpakaļ es šeit atrados ar savu dzīves biedru rasu, šeit pulcējās apmēram 70 cilvēku, šodien ir mazāk, un kad mēs braucam mājup, tad sludinātājs Jānis Sudmals vadīja šo dievkalpojumu, un priekšnieks Jānis Vadonis teica, Jār, bija labi, šodien tu esi atbraucis, šeit ir daudz mašīnu, šeit ir vielas, šeit ir daudz cilvēku, viss ir, bet es baidos. Es baidos par vienu lietu. Viņš saka, kad mums draudzē ir viena draudzes locekle, es aizmirsu viņas vārdu, kura vasarās kaut kur tūmā dzīvo, bet veselības dēļ ziemas periodā ir Ventspilī. Un viņš saka, man ir jābrauc šeit, kurināt, sakārtot, un jautājums, kā būs ar draudzi, arī pastāvīgi garīdznieka nav. Bet šodien, pēc 2 gadiem, mēs šeit sēžam. Un jūs jau ziniet, kad Jēzus ir tur, kur 2 vai 3 sapulcējas viņa vārdā, es parasti lieku klāt šo teikumu. Ja sapulcējušies vienādā prātā, vienā garā. Un tad, kad šodien mācītājs Aivars Čuburs aicināja mums kā otro kopdziesmu dziedāt 128. dziesmu. Atceraties, tur bija vārdi. Tik tiešām šai vietā. Un tur bija vārdi. Šai vietā ir draudze. Šai vietā mēs varam slavēt Dievu. Mēs izjūtam Dievu spēku. Un šī vieta šodien ir
Cīruļu draudze 2011. gada 17. augustā, 102. gadasvētkos. Jūlijā, es ļoti atvainojos, un es domāju, ka mēs sabraukušie no dažādām vietām varam būt, kā Bībelē saka, liecinieki tam. Un šeit ir tomēr kāds, kurš stūrē šo Cīruļu draudzes kuģi. Tas ir nosacīt Jānis Sudmals, te ir Aivars Čugurs, te ir Jānis Vadonis. Bet pāri visam, tas ir mūsu kungs. Tas ir kungs, Dievs, kura varā ir visu šo te saturēt, un lai Dievs svētī, ka tomēr jūs varētu arī turpmāk sanākt kopā šajā skaistajā nostūrī, kur varbūt tikpat kā nedzīvo ļaudis. Un varbūt ir tā, ka šajā rītā ļaudis šeit ir daudz vairāk nekā ļaudis, kas atrodas šeit apkārt viensētās, par ko mēs būtu priecīgi, ja arī viņi ienāktu pa šīm durvīm. Lai Dievs svētī šo mazumiņu, kas jūs šeit esat.